Mīļie puiši, klases biedri, mūsu mazie drauziņi, es jums vīriešu dienā novēlu, tā kā jūs esat jaunieši, tā teikt, tad beidzat smieties. Tu sagriezīs tur. Tad, tā kā jūs esat jaunieši, es jums novēlu augt lielu kā vīriešiem, jums tur jāiet uz kaut kā čauku, jākačēs, jūs būsiet lieli, stipri, paliksiet vecāki, jūs būsiet arī, kā jau vīrieši, vienkārši esat veči un, mīlēt sievietes un sevi pašu. Apsveicu jūs vīriešu dienā. Tā, puiši, novēlu jums meitenes tāds, končīts, ja? Un tad vēl ķerties vienmēr rozā, jo tas taču mūsdienās ir stilīgi. Un tad vēl vienmēr būt ar pilnu bēdētu. Vīrietim savas dzīves laikā ir jāizdara 3 lietas. Jāiestāda koks, jāizaudzina dēls un jāuzceļ māju. Tad es jums to arī novēlu. Izaudzināt kārtīgu dēlu, iestādīt kārtīgu koku un uzcelt savu māju. Apsveicu! Puiši, daudz pušiņas jums bijušajā vīriešanā. Tātad, puiši, lai jums būs lieli muskuļi un nekad netrūktu pienspēks. Mīļie puiši, es jūs ļoti apsveicu vīriešu dienā, un ko es jums varētu novēlēt? Es jums novēlu, lai jūs paliekat tikpat mīļi, jauki, spēcīgi, forši un turpiniet to, ko jūs darat. Mēs jums, puiši, novēlam prieku, daudz meitenes, kļūt sportiskākiem, ēst veselīgāk un izbaudīt dzīvi. Es jums novēlu daudz meitenes un visu pārējo, lai jums viss izdodās un esiet tikpat krūti, kādi jūs esat. Mīļie zēni, jūs jau zināt, ka esat paši foršākie, tāpēc es jums novēlu iegūt neaizmirstams mirkļus kopā ar foršajām meitenēm. Čau! Tātad, ko lai jums novēlu? Jūs jau esat vismīļākie un foršākie puiši. Nepazaudējiet savu odziņu. Esat tikpat radoši, sportiski, jautri, dzīves priecīgi. Un sveicieni vīriešu dienā. Buķas! Pieci lieli klases brieži iet pa skolu pļāpādam. Pieci lieli klases brieži iet pa skolu pļāpādam. Žanijs uzspiež 110, Oskars brīnās, kā tā var. Žanija beidzās pienā spēki, skrien uz mego pakaļtam. Oskars iesit baigo pendeli, visas meičas sajūsmā. Kārumniekam tāda daba, visas čiksas tam līp klāt. Elvijas uzspiež spēles klikšķi, uzlauž kādu programmiņu. Mums atkal jānobrīnās bankās konti iztukšot. Arvijs iemet bumbu grozā, iedanko no augšiņas. Atspērīgu solī veicot aizsniedz grozas stīpu viņš. Kristaps sasien brūno pasteli, dodas mazliet padancāt. Izspļauj kādu foršo joku, atkal visi smaidīt sāk. Lai jūs kādi mūsu puiši, pigu hariņus darīdam. Mēs jūs vienmēr atbalstīsim, grūtā brīdī pagrūdīs.